Noticis ceļu satiksmes negadījums. Ja negadījumā nav cietuši cilvēki un iesaistītās puses spēj apliecināt savu identitāti, aizpildiet saskaņoto paziņojumu. To ātri un ērti var izdarīt populārākajās ziņapmaiņas lietotnēs. Lai to izdarītu, jautā saites savam apdrošinātājam, meklē LTAB mājaslapā, sociālajos tīklos vai zvani uz norādītajiem numuriem. Ar citiem negadījumā iesaistītajiem vienojies, kurš pirmais uzsāks saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu savā viedierīcē. Atceries, ka nav būtiski, kurš uzsāks pirmais. Katrs dalībnieks varēs norādīt savu informāciju par negadījuma rašanās apstākļiem. Norādi informāciju par negadījuma laiku. Norādi informāciju par negadījuma vietu. Ievadi informāciju par transporta līdzekļu skaitu, kas iesaistīti negadījumā. Sapāro viedierīces, izmantojot QR kodu. Veic negadījuma vietas foto un video uzņēmumus. Kadrā iespējami detalizēti atspoguļojot negadījumā iesaistīto auto izvietojumu uz brauktuves, auto numurzīmes, ceļazīmes un nodarītos bojājumus. Apraksti vai ierunā, kā noticis negadījums, norādot būtisku informāciju, kas var palīdzēt apdrošinātājam. Atceries, ka ziņapmaiņas lietotnē nav jāzīmē negadījuma skice. Apdrošinātājs vērtēs negadījuma apstākļus pēc informācijas un vizuālajiem materiāliem, kurus būs pievienojis dokumentam, tāpēc sniedz pēc iespējas precīzāku informāciju. Pāraksti sagatavoto dokumentu. Pēc šīs darbības aizpildītais saskaņotais paziņojums, foto un video faili tiek nosūtīti tavam apdrošinātājam. Lai saņemtu zaudējumu atlīdzību, vērsies pie pretējās puses apdrošinātāja. Brauc atbildīgi un laimīgu ceļu!